Čau, laimi lūgt apkārt mūsu vlogā. Sagaidu no mača. Sveiki, skatītāji! Es sagaidu ļoti interesantu maču. Es sagaidu viennozīmīgu Ogres United uzvaru, jo viņi tabulā ir tagad pakāpušies, viņiem ir labas emocijas, gūts labs panākums 3-0 pret Mārupi. Tādēļ es ļoti ceru, ka viņi pat Rēzekni izdarīs to pašu un vēl labāk un vēl vairāk. Man prognoze 5-0 Ogres uzvara. Varbūt nebūs tik labi, varbūt būs vēl labāk, tāpēc sagaidu tiešām veiksmīgu Ogres uzvaru. Un līdz ar to skatāmies šo spēli, skatāmies citas pirmās līgas spēles, jo šobrīd visas spēles notiek vienā laikā, vienā dienā. Un tur ir ļoti interesanti, kad visas spēles var ļoti mainīties rezultāti, un tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, jā, skatāmies un padomājam par savām komandām. Ogres United. Kā tas šķiet? Kondraķevs ir labi izvēle kā kapteinis. Manuprāt, Kondraķevs, ir īpaši priekš pēdējās spēles, pēc cik ir pēdējā spēle un spēlē pret Rēzekni, kas ir tabulā pēdējā vieta, tad, manuprāt, jā, Kondraķevs ir laba izvēle, jo viņam ir pieredze un viņš ir pelnījis uz kādu spēli būt kapteinis šajā sezonā. Man personīgi šeit būs 3-1 Ogres United uzvara, varbūt labāk, bet jāstās, jo Ogres tiek pie tiem uzbruk, tiek līdz golam. Man šeit, ka Raiz bija labākā izvēle šodien kā kapteinis. Es runāju, lai bļauj visiem virs, viņš ir izcils kapteinis. Davai, vēlāk mēs jūs papildināsim. Dabūju atkal karsto dzērienu. Ļoti patīk tas, kad viņi padomā pa visu, un tas ir ļoti forši. Gan jau nākošais var tāpat būs, ka būs augstais laiks, un paldies Ogunim. 1-0, mēs tikko ielaidām stulbi, bet kā tev šeit to golu? Jā, gols bija sātīgi. Rēzeknes leģionārs ieskaisot laukumā no labās malas, labo kā tālajā stūrī. Pērkoņam bija grūti atsargāšanas itiet, bet cerams citus sitienus viņš atsargās, jā. Tev labs logo tur bija. Senšas nekārtosies, bet jācenš vairāk. Reku biku parādīšu jums, kas tagad notiek. Nekas labs, bet jā. Tagad ir 2-1, viens gols Devenē, otrs arī tās smuks ar iecelšanu. Man ļoti patika goli. Kā tev patika tie goli? Jā, abi goli izcili. Ogre Malačka saņēmās, atspēlējās no 0-1. Tagad jau rezultāts 2-1, 42. minūte. Tā kā, principā, ejam uz augšu. Šotrajā puslaikā cerams būs vēl labāk, vairāk vārti, vairāk interesantu epizožu. Cerams būs ļoti interesants turpinājums un abi goli smuki. Pirmais vispār frīkiks Devenē. Tiešām ļoti labs gols. Šis bija smūgs, apvada un tāda padara un trāpa. Vēl likās būs 3-1, bet tās būs labāk. Un tagad puslaik pāržagos un mēs... Kādu rinu? Nevaru iztikt. Līna. Pendelē nogāza, pendela nav, bet ar nestojumu atskrēja viņa pakaļ. Cerams, ka nekas nebūs, bet izstāst, ka viss labi. Paldies Dievam, ka viss labi un jāsaka spēlēt. 5-1, šies ir labs. 5-1 tiešām ļoti pozitīvs sniegums no Ogres. Tiešām gaidām varbūt pat vēl labāku sniegumu, bet grūti jau sajūt vēl labāku sniegumu, jo tiešām rezultāts 5-1. Ogre tiešām on fire, kā saka. Un cerams tiešām būs visiem priekš šajā augstajā lietainajā dienā. Un lai visiem izdevosies šī augstā lietainā diena. Man taču atgādās apvada bļāvēts kāds 5 spēles un trāpa. Tas bija tik smuki. Smukās gols. Nevarēja dabūt. 5-2. Ļoti smuks mačs, ļoti patīk. Kā tev? 5-2. Ļoti interesanta spēle bija, jā.
Labi, ka Ogre vinēja, kā es prognozēju, 5 vārdus gūs, nesanāca, diemžēl 2 arī ielaida, bet, šī bija pēdējā mājas spēle Ogrei, tā kā līdz ar to arī noslēdz šī sezona Ogrei mājas stadionā. Cerams, nākamā sezona arī būs ļoti aizraujošas spēles un arī labi rezultāti, tā kā visi tiekās vēl nākamā sestdiena pēdējā kārta un pēc Supernovu obligāti jāuzvar un tad redzēsi, kā būs, tiekās. Patika 5-2 un pēdējais mājas spēle. Ogres spēlētāji būs, tūlīt būs uzsvārš vēl kaut ko. Tā kā tūlīt būs jums vēl video. Kas mēs esam? Kas mēs esam? Kas mēs esam? Un aplaus viens otram! Vēl, bilde! Davai, vēl cieši kā ģimene! Plus 50. Nē, augšā ir. Es domāju, pirmo vārdu savu. Leo? Jā. Tavs, jā? Jā, Leo, tā tad arī 15 plus 50. Maločiks? Čau visiem, paldies visiem faniem, kas atbalsta mums, jā, un kas iet tādā laikā, jā, kad krūsa, vetra, vējš nenormāls, un viņi ir sēž un atbalsta mūs. Tikai respekts jums, jā, paldies jums. Kā tev apmērā komandas sniegums? Normāli, jā, bet vajadzētu būt kaut kur bišķi augstāk, jā. Kaut kur veiksmi mums nenospēlē tā kā vajag. Mēs mūsu kļūdas, bet ir kur tiekties, ir kur ar ko strādāt, viss būs kārtībā nākošais sezona. Kā tev apmērā tavs sniegums? Manējais, jā, protams, vienmēr gribās kaut ko labāk, kaut ko augstāk, jā, bet man jau ir gadi, man ir pietiekami daudz gadi. Pagaidām normāli, jā, jūtos labi. Kā šķiet, kas būtu jāmēr Supernovu, lai mēs uzvarētu viņus? Tas grūts jautājums, jā, bet es domāju, ka jāspēlē savu futbolu, jā. Visi viņi ir cilvēki tādi paši kā mēs, jā. Viņam ir 2 kājas, 2 rokas. Mums tas pats. Strādāsim, jā. Un ja mēs visu labi darīsim un kā trenera teikts, jā, izpildīsim, tad tā arī būs. Atņemsim punktus viņam. Tev patika rezultāts vai varēja būt labāk? Šodien spēlē? Jā. Varētu vienmēr gribās kaut ko vairāk, jā, bet uzvara ir uzvara. 3 punkti ir 3 punkti, jā. Tur vienalga 1-0 vai 2-5, jā. Par uzvaru, Ogrei, aiziet! Tā, bet uzvara ir uzvara. 3 punkti ir kabatā. Mēs paliekam pirmā līga, strādājam tālāk. Paldies, taču arī būs viss. Paldies! Mačs beidzies, mačs uzfilmēts, ļoti labs mačs. Jā, mačs bija tiešām pozitīvs, labas emocijas. Labi, ka Ogre izdevās uzvarēt šo spēli, līdz ar to gaidām arī nākamā sezona, nākamgad uz Ogri varbūt kāds skatītājs, kurš tiešām iepatīties skatīties un šo spēli, un cerams arī citiem mūs ļoti izdevies šī diena, un lai visiem labs noskaņojums un pozitīva sestdiena, un pats galvenais, ka Ogre uzvarēja, un tas arī laime un prieks.